Mani sauc Reinis Pozņaks. Es esmu Juris Garjāns, un tagad skan otrais zvans. Pirms mēs sākam par interesantajām un svarīgajām vai par problēmām runāt, droši vien ir jāiepazīstās. Un mums ir viesi Andris Šimkus, Sabils brīvprātīgo posteņu vietnieks. Lauris Valtmans, Sabils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības aktīvais dzēsējs, dalībnieks, kas glābējs un izpildītājs. Kas interesanti, Andris izlaida vārdu ugunsdzēsējiem, viņš teica brīvprātīgo. Viņam skaidrs, kas ir brīvprātīgi. Brīvprātīgs ir brīvprātīgs, un tu ej un darbojies. Mums jau nav problēma. Mēs šodien par brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, un es pieļauju, ka cilvēki zina to nosaukumu, bet mums laikam ir jāpajautā tā vienkārši tagad Tantei Bauskā, ko šobrīd nozīmē brīvprātīgais ugunsdzēsējs, un lai visiem būtu skaidrs, par ko mēs te runājam. Brīvprātīgais ir tas, kad mums ir pamatdarbs, un praktiski mēs visu laiku esam uz telefona, kur jebkurā brīdī un jebkurā vietā mūs var izsaukt uz nelaimes gadījumu vai uz ugunsgrēku dzēšanu. Neatkarīgi no tā, kur tu atrodies, tev ir jābūt gatavībā. Mēs Sabilē esam 22 aktīvi cilvēki, un visi vienmēr ir kaut kādā kaujas režīmā uz telefonu. Tā kā nevar 18, bet 4 varēs vienmēr. Jums ir kaut kāds dežūrs? Nē, dežūrs nav, ir apzvans, un tātad šofers uzreiz, kurš autovadītājs var braukt, tas uzreiz brauc pēc mašīnas. Mašīna stāv kaujas gatavībā jau uzlādēta, gaisa uzpumpēts, automātiski varās vārtu vaļā, viss notiek, un pārējie viss piebrauc ar mašīnu. Vai tas ir taisnība, ko te internetā var redzēt? Biedrība ir savu mājaslapu, un tur ir rakstīts, ka šobrīd esot 80 plus, tad vairāk pa 80 komandām un 550 brīvprātīgu ugunsdzēsēju. Tā varētu būt, tas atbilst apmēram. Tas ir laikam pa visu Latviju. Jā, man, informācija ir tāda, cik viņa ir oficiāli pieejama. Tā tad ir 26 aktīvi brīvprātīgās ugunsdzēsēju vienības, un 1800 dzēsēji ir aktīvi. 1800? Jā, 1800, jā. Tāda ir man. Grūti pateikt, kuram ir taisnība, bet dalāmā 2. Jā, tas, ko es gribu piebilst, kāpēc mēs vispār līdz šai tēmai esam nonākuši, jo mēs, protams, daudz runājam, ka mums jāgatavojās lielām un daudz un dažādām krīzēm. Un visu laiku runājam par bruņotajiem spēkiem un par armiju. Un nepieciešama sabiedrība iesaistīt aizsardzībā, bet es arī visu laiku teicu, ka otrā armija, no kuras ir atkarīgas tur tūkstošiem dzīvību krīzēs, ir tieši glābšanas dienesti. Un, ja, bruņotajiem spēkiem mums ir nosacīti brīvprātīgo karotāju vienības zemesardze, kur arī valsts, rada viņai infrastruktūru, tad mums ir tieši tāda pati, man šķiet nepelnīta aizmirsta organizācija kā brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un, faktiski tāda glābšanas dienestu zemesardze. Un man šķiet, ka mēs esam kaut kā par maz par to runājam, un man šķiet, ka tas būtu nemazāk svarīgs virziens, ko vispār lietas labā darīt, stiprināt, kā arī cilvēki var iesaistīties valsts aizsardzībā. Bet es saprotu, ka jūs paši tā kā esat tā ciešāk organizējušies visu Latvijas mērogā salīdzinoši nesen, ne? Mums ir 2 gadi, jā. 2. gads aizgāja, pareizi sakot. Jā, 2. gads. Mēs tur bišķiņ tur gaidījām ar to mašīnu, visu to dokumentāciju, bet ir 2. gads, un katrā ziņā mēs uzturam super silts attiecības ar Inčkalnu. No Inčkalna mēs mācāmies, paldies tiem čaļiem, visam tam grupējumam, Kas tas tāds par grupējumu 2 vārdos? Inčkalna brīvprātīga ugunsdzēsēja. Ja kāds to grib iesākt, tad tur vajag aizbraukt ekskursijā. Tur ir atsaucīgi cilvēki, viņi visi izstāstīs. Ja es nemaldos, viņiem ir 19 ugunsdzēsēju vienības. Viņiem patīk kaut kādi dežūri posteņi citās vietās. Viņi stipri, jā, viņi stipri. Valmiera ir stipra. Angurei, ja? Angurei baigie fanāti. Es biju, tā, ka mēs sākām to lietu saprast, ka mums tādu vajag, ja? Es aizbraucu uz Anguri, es braucu no tās Anguras projām,
Un es domāju, vai tiešām mēs Sabilē dabūsim tādu fanātismu, kā ir tur. Bet es uzskatu, ka mums ir tas fanātisms. Mums ir visinteresantākais ir tas, ka mums ir jauni puikas. Jauni puikas, kas to grib darīt. Ja? Šobrīd tas ir baigais retums, ka jauni grib darīt tādas fiziski lietas. Kā tā situācija jums ir mainījusies kopš Ukrainas kara, vai kaut kas Latvijā ir mainījies kopš aktīvās šitās te fāzes jūsu tajā brīvprātīgo? Pa brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem es varu runāt, vai pa vēl kaut kādām medicīnas lietām, ka visi Latvijas pilsoņi tādā pabērnu lomā. Jo 2 gadu atpakaļ mums bija tā kā pieteikta ugunsdzēsības mašīna, mēs visi piekritām, mēs visi izdarījām. Tātad mašīna mums 2 gadu laikā neiedeva. Labi, ka mums ir turīgi zemnieki, kas vienkārši tā mašīnu nopirka un iedeva lietošanā brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Otra lieta ir tas, ka ja mēs primāri saucam aizsardzību, valsts aizsardzību, un ka mums ir pirmkārt armija, pēc tam ir zemesardze, pēc tam, kā Reinis teica, mums ir brīvprātīgie, tad šobrīd man liekas, ka valsts struktūrām tā ir liekulība, ko viņi visi runā par to lietu, ka tas ir primāri. Jo mēs uzrakstījām vēstuli prezidentam, lai atbrauc apskatās, ka tur ir šausmīgi daudz, mums bija strīdi, netaisnīgi jautājumi pret mums. Godīgi sakot, ne pret mums, pret visiem. Un otrkārt, 2 reiz tikāmies ar ministru. Jā, ministrs tā kā mutiski apsolīja. Kuru ministru? Kas tas ir? Kozlovski, jā, ar iekšlietu ministru Kozlovski apsolīja, ka mums visām brīvprātīgām ugunsdzēsēju biedrībām būs lietotas, izņemtas no valsts ugunsdzēsības mašīnas, atdos mums lietošanā, jo viņam jau tas noskrējiens ir diezgan mazs. Uz ko mēs sanāksmē sašūmējamies un teicām, viņš teica, ka jādod tās mašīnas uz Ukrainu, 52 gabals, uz ko mēs teicām, lai jādodot tās mūsu vecās mašīnas tiem cilvēkiem, tām biedrībām, kam ir vecāks mašīnas, uz ko mums bija atbildi, ka Ukraiņi tādas pretīm neņem. Tad tas nozīmē, ja Ukraiņi tādas pretīm neņem, tad mēs esam otrs šķirs cilvēki. Es saprotu, ka ir jāpalīdz. Es saprotu, ka tur ir šausmas, bet varbūt ne visu vajag atdot to labāko. Tāda ir mana nostāja. Patiesībā tad, kad mēs tikāmies, prieks ir tas, ka mēs tikām uzaicināti uz civilās aizsardzības kongresu, kur bija tā, kad bija jautāts par to, kāds ir mūsu tas pienesums, ko mēs varam dot. Un kas mums no tā viss ir vajadzīgs, lai mēs uzlabotu tajā X stundā to savu pienesumu. Un patiesībā pagājuši jau vairāk kā 3 mēneši. Ja, kad vairāk un tas klusums ir iestājies, nekas tālāk nenotika. Tanī brīdī ļoti skaisti viss izklausījās, bet mēs jau bijām jau kaujas tērpos gatavi, ko mēs varam darīt, apzinot, informēt cilvēkus par situāciju, kur ir pulkstēšanās punkti un tā tālāk, un kaut kā viss tas apklus. Vai tiešām nedod Dievs, ka mēs gaidām to X stundu, kad mēs atkal to visu aktivizēsim, vai mums tas nav jādara tanī brīdī, ka mēs esam šī pozīcijā, iespēju pozīcijā. Bet es gribu vispār bišķi to kopainu saprast. Es pastudēju arī dažus likumus, piemēram, ugunsdzēsības likums, kur saka, ka mums ir 4, ja es pareizi saprotu, 4 veidi glābšanas dienas. Viens, protams, ir valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, tad ir iestāžu un organizāciju un komercdarbību glābšanas dienas, kas, es saprotu, varētu būt kaut kas tur Latvijas valsts mežu. Tur ugunsdzēsēji. Tad ir pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Tāda ir vispār mums? Dažās vietās ir, jā. Viņi vienkārši ir pašvaldības aprūpētie. Un tad 4. ir brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas. Bet cik es saprotu no likuma, viss tas pienākums šīs brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas kaut kā uzturēt un atbalstīt ir uzlikts pašvaldībām. Pēc likuma vismaz tā var saprast. Tā ir, jā. Tā ir. Un ko viņas dara? Ja mēs sākumā domājām, ka viņas nekā nedara, tad mēs tā nevaram teikt. Vismaz pa mūsu Sabils un Talsu novadu. Jā, viņi mums iedeva pašvaldības telpas. Jā, viņi mums nosiltināja, izdarīja visu.
tagad notiek projekts otrai darbnīcai, restaurācijas projekts siltināšanai un vārtu augstumu pacelšanai, lai ugunsdzēsības mašīna to, ko mums Kazlovska ministrs iekšliet iedos. Tā mēs taisam vārtus speciālus. Jā, viņi dara, viņiem jau arī tās iespējas jau nav tik lielas, Bet, un tāpat laikā es lasu, tās gan ir, es ceru, ka ļoti vecas ziņas, un šobrīd viss ir savādāk, bet kā savukārt pamat glābšanas dienests virknē vietu kaut kā strādā, tur 2 dienas strādā, 3 nestrādā, es lasu, piemēram, 23. gadā, ja nemaldos, līdz 1. oktobrim valstī bijuši īslaicīgi depo apturēšanas ir 1000 gadījumu. Teiksim, kad vienkārši nav budžets, tad tas kaut kas ir mainījies un uzlabojies, jeb joprojām tā ir. Tādā brīdī, kad Sabilē aizslēdz depo, ugunsdzēsēju depo, patiesībā tad jau ļoti daudz cilvēki jau, kā mēs esam pamesti un ko mums darīt un kā mums darīt, un tās nelaimes notiek, un saprotam, ka mēs esam tādā tumšajā zonā, ka ne uzreiz pie mums var piekļūt un atbraukt. Un, protams, kad cilvēki saprot, ka kaut kā ir jāpulcējās un kaut kas ir jādara, tad ir lietas labā. Tad jums faktiski Sabilē tas tapa tad, kad aizvēra ciet valsts? Tad viss sakustējās, tādā, kā saka, nonāca tādā punktā, kas bija jāsāk kaut ko darīt. Zin kā ir, es tev pārtraukšu. Zin kā tas sākās? Tas sākās tad, kad man uzsprāga autoservis. Uzsprāga autoservis, atbrauc Rīgas ugunsdzēsēji, sāka dzēst, un tas viens pienāk ar kantainām acīm pie vadītāji ugunsgrēku un saka, ir beidzies ūdens. Tur iekšā cilvēks. Un ar to tas sakās. Jo Sabilē ir likvidēts ugunsdzēsēju depo, jo tā kā nebija liederīgi, bet tie ir pliki meli. Es varu pierādīt, ka tā nav, ka mēs dzēšam gan rīz līdz jūnijam. Mēs dzēsām katru 2. nedēļu pa 2 ugunsgrēkiem. Un situācija tāda, kad es izdzirdēju to, ka pārdod ugunsdzēsēju depo, Sabilē, ka viņi grib tā kā pārdot, pašvaldībai. Es tikos ar pašvaldību, uz ko man kategoriski atcirta, viņš ir jāpārdod. Ok, viņu pārdeva pa 56,000 eiro, pārpircējs uzliks 102, bet viņš tāpat sauļojās. Viņš nevar viņu pārdot. Šobrīd ir laikam 57, tāpat nevienam viņš nav vajadzīgs. Otrakārt ir tas, ka mēs runājam par to vienu mašīnu, ko mums tā kā piešķīra un visi par to pie viņa runāja, ka mēs gājām Tāls domē iekšā un runājam par to mašīnu, tad, es nezinu, kas tas par cilvēku, bet kaut kur viņš tur Pieciniekā ir, Talsos bija, pareizāk sakot. Viņš teica, ka ne ar tiem cilvēkiem es esmu runājis. Tad uzliekiet Talsos fotografiju un bildi, ar ko man jārunā. Labi, bet tagad svarīgākais jautājums - nauda no kurienes? Tu iedos tagad piecīt, operatoram iedos piecīt no ziedotājiem. Viss ir absolūti 100% brīvprātīgi. Ir, ja es nemaldos, elektrību mums neatmaksā, mēs paši atmaksājam paši apmaksājam postenī elektrību, tā kā 100% ziedotāji. Visinteresantākais ir tas, ka veci cilvēki pienāk klāt un saka, ka viņi varētu katru mēnesi maksāt 15 eiro, bet viņi nezin, kā samaksāt. Viņi tā kā dod to 15 eiro, lai es paņem viņus. Es teicu, nē, mums ir konts, caur kontu, aiziesiet uz banku vai uz pastu, jums vienmēr palīdzēs pārskaitīt. Sakarā ar to, ka Sabilē nav tāda baigi lielā ražotne. Ir kaut kādi turīgāki lauksaimniecība, ir kaut kādi vīni,
kurš grib, tas dod, tu nevari aiziet un aprunāties. Bet ir mums Tukuma rajons palīdz zemnieki un Kuldīgas pašvaldība uzaicināja pēc viena ugunsgrēka, kur mēs saglābām, tu laikam labāk zinās to darbnīcu. Es saprotu, jūs sanāk tieši uz robežas starp Talsu un Kuldīgas. Kuldīgai tālākā, mēs tā kā varam paņemt Kuldīgas tālāko galu, un tad viņi mums uzreiz kaut kādu naudiņu ieskaitīja un vienojāmies, un tad vienojāmies ar granulu rūpnīcu, palīdz, Jā, mums ir līgumi, noslēgts sadarbības līgumi ar Rennes pagasta pārvaldi, ar Kabils pagasta pārvaldi, tad mums ir ar granulu ražotni un Latvijas valsts mežiem. Tad viņi mums ieskaita vienreizējo summu un tad atkarībā no izsaukumiem. Mums tā atlīdzība ir. Jo praktiski ir tā, kad mēs atstrādājam savu naudu. Mēs, protams, negaidām, kad mums te būs ugunsgrēks, mēs varēsim sākt pelnīt, bet mums vienkārši arī tās pašvaldības, kā saka, zina, kad mēs būsim pirmie, jo mēs esam vistuvāk, jo ja no Kuldīgas līdz Rendai ir 25 kilometri, mums ir 19 laikam, 18 kilometri, Tāpat arī Kabila mums ir 15 un no Kuldīgas ir 25 un pēc tam Tals jau tur jau ir 40, tālāk aiziet jau. Tā kā viņi redz, ka mēs esam tie tuvākie glābēji, jebkurā situācijā kaut vai koks nokrīt, mēs esam klāt pēc 15 minūtēm un ceļš ir atbrīvots. Un tāpat arī ugunsgrēkā mums ir autocisterna ar vienu no lielākajiem ūdens apjomiem, tajā apriņķī, tajā reģionā. Tur, kāda jums ir mašīna tagad? Kamas no Ignalīnas atomelektrostacijas. 17 000 nogājusi, spīd un laistās, 6,5 tonnas ūdens. Atbrauc valsts ugunsdzēsēji, viņiem ir 2,5 tonnas ūdens, tad mēs iedodam gan arī 3 reizes vairāk to ūdeni viņiem. Mēs pa mašīnām sākām, bet varbūt, ja drīkst vienu soli atpakaļ, es te internetu palasīju, gatavojoties pa cilvēkiem, kas arī resursi. Pa mašīnām mēs atgriezīsimies un pa plānošanu, bet pa cilvēkiem. Tas, ko es atradu internetā, es pieļauju, ka tā ir taisnība, ka pirms šitā 22. gada Ukraiņiem ir rakstīts, ka bija 80 000 štata ugunsdzēsēji, tādi, kur strādā pa ugunsdzēsējiem, un 120 000 brīvprātīgu ugunsdzēsēji. Tik liels tas dienests. Iespējams, ka kara laikam viņš ir lielāks kļūs. Ukraina ir 20 reizes lielāka pa mums, bet šitas skaitlis ir, 100 reizes lielāks pa mūsējo. Es saprotu, ka jūs esat tur iekšā, jums ir jautājums garāžu mašīnu un viss pārējais, bet kas notiek ar cilvēkiem šobrīd Latvijā? Cik mēs esam tādā cilvēku ziņā gatavi vai nodrošināti? Mums sabilētā aktivitāte ir ļoti augsta. Ja mēs paskatāmies to procentu, praktiski ir tā, ka visi tie, kas patiesībā tos cilvēkus, kurus es zinu, kas daudz maz kā saka, es saprotu, ko nozīmē glābt un grib to darīt, patiesībā viss ir iesaistīti mūsu tajā biedrībā. Protams, kad mēs visu laiku aģitējam, lai nāktu jauni cilvēki, jo viena daļa mums ir jau pie 40, pār 50 gadiem. Es saprotu, ka ir jābūt jauniem cilvēkiem, jo dzēšanas darba notiek vidēji 4 līdz 6 līdz 8 stundas, kas ir ļoti fizisks un darbs, tas ir pēc darba vai arī pirms darba, ja 3 naktī vai 4 no rīta beidzās glābšanas darbs vai dzēšana un 8 tev jābūt ir darbā, tad kāds tur cilvēks var būt, un tad, protams, tas ir ļoti fiziski, un mēs mēģinām maksimāli piesaistīt cilvēkus, un paldies Dievam, ka mums ir šie resursi, un cilvēki ir gatavi mācīties un piedalīties mācībās, un uzzināt un nākt uz Par šito cits starpā jautājums, mēs zinām, ka tur asins donoriem, piemēram, nodod asins, tev pienāks brīvdiena, jums nekādas šādas priekšrocības nav nevienā likumā paredzēts. Nē. Cik cilvēkus vajadzētu, ja sāktos karš? Ko jūs varat nosekt tagad miera laikos, kad deg tik, cik nejauši deg? Un ja pēkšņi kaut kas sākās, cik reizes mums ir pa maz cilvēku? Domāju, ka tas nav neizreikināms, neaprēķināms. Es domāju, kad tajā mirklī, kad paņem armijā cilvēkus, tie, kas ir
kara klausībā vēl gadi. Tad ir zemesardze, kur cilvēki paši aiziet. Sapcīt, brīvprātīgais ugunsdzēsējs drīkst būt zemesargs? Jā, bet viņš aiziet pie zemesardzes. Viņš nevar palikt pie ugunsdzēsības. Jā. Un tad paliek ugunsdzēsēji. Jā. Pie 1 700 000 var saskaitīt. Respektīvi, mums ir reizes pamaz cilvēku. Entās reizes. Bet es, pirmkārt, par brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem vispār gribu pateikt, ka es pēc savas pieredzes ar Ukrainu mēs redzam, ka tā lielāka aktivitāte ir dažādās sabiedrības šūnās, tur sākot no hokejistiem, dejotājiem. Ja? Un brīvprātīgi ugunsdzēsēji viena no īstenībā arī aktīvākajiem, kas pašorganizējās pa visu Latviju un to atbalstu tur gādā un ved arī mašīnas un paši brauc. Bet runājot par darba bīstamību, arī Ukraina ir labs piemērs, kur es zinu, ka kādu brīdi tie, kas negribēja, varbūt baidījās iet karot frontē, sākumā viņiem domāja, iešu ugunsdzēsēju, kur savukārt ļoti ātri saproti, ka tās Krievu taktikas, tas ir daudz bīstamāk, jo tu atbrauc uz vietu, kur atlidojas raķeti. Ļoti liela varbūtība, ka pēc pusstundas lidos vēl viena, kamēr tu tur ir otsakā. Tas ir tāda, kritiska un drosmīga pozīcija. Jūs ar šo pašu rēķināties? Tā, kaut kur aizmugurē. Tā mūsu valsts ir tik maziņa, kad es domāju, kad dod Dievs, lai tas 5. punkts nostrādā un nāk mums visi palīgā. Bet ja tas 5. punkts aiziet no mums projām, tad vienkārši jāpieņem fakts, kāds ir. Mēs nevaram izkarot. Bet man šķiet, ka šī ir arī viena no tām lietām, kur pat nav mums varbūt tik daudz to karu jākoncentrējās. Tāpēc, ka šī ir tā lieta, kas noderēs vienmēr, ja? Un ja mēs tur glābšanas dienas cīnās ar to, ka viņiem trūks 20% darbinieku, tad reku ir cilvēki, kas gatavi pa brīvu to darīt brīvajā laikā, tikai iedodiet instrumentus, ko ar to darīt. Bet es gribēju prasīt, tagad visām pašvaldībām ir obligāti jāizstrādā tur tie civilās aizsardzības plāni, daudz jau ir izstrādājuši. Tad jūs jau kā tur tiekat vispār iesaistīti kaut kur, jeb jūs neesat šajos plānos? Kā jau es teicu, tad, kad mēs bijām tajā kopsapulcē lielajā, tad jau, protams, kad mums bija, jākontaktējās ar vietējiem, un, protams, pie mums atbrauc arī Tallas novada civilās aizsardzības priekšsēdētājs, vai kā to var teikt. Vadītājs, jā, izrunājam tos punktus un mēs izstāstījām, ko mēs varam darīt, kā mēs varam darīt, cik mums ir resursi un kas mums ir nepieciešams. Jā, protams, tas viss mēs izrunājām, kad mēs runājam, kad mēs tiksimies arī regulāri. Protams, kad laikam tā iniciatīva vajadzīga ir no mums, lai tas notiks regulāri. Jā, jo mums visvairāk laikam tas interesē. Tā vismaz izskatās. Bet jums kāds ir, rādījis tur Tallas novada civilās aizsardzības plānus, piemēram? Plānus mums nerādīja, mums tāda ieskicēja, kā tas viss varētu notikt. Jo mums ir tā ģeolokācija tā diezgan interesanti, ja ziniet, ka mēs esam Kurzemes katlā, kur tagad teicu no vienas puses, jau atkal runājam par to x stundu, vai x minūtu, vai x sekundi, kad no vienas puses nāk sabiedrotie, no otras puses nāk bēgļi no Latgales. Un tā kā mēs esam tādā interesantā ģeolokācijā, kur mums ir atsevišķi uzdevumi, kuriem mums vajadzētu būt gataviem. Jā, un par to pašu depo, un kā mēs varam informēt, x stundā ir sirēna, kas sabilē, diemžēl, klusē. Tā kā teica, kad pārdeva to depo, tad nebija uzlikts apgrūtinājums, ka tai sirēnai ir jābūt aktīvai un jābūt pieslēgtai pie elektrības. Tad, kad bija 20. maijā, vai kad bija tā pārbauda, kad mūsu sirēna, diemžēl, klusēja. Tātad vienīgais, ko mēs teicām, kā mēs varam apziņot, tātad vienīgā trauksmes signalizācija varētu būt mūsu ugunsdzēsēju mašīna un informācijas, tāpēc jau mēs viņu arī uzaicinājām, to Tallas pārstāvu, lai viņš atbrauc pie mums, pastāst, kas tur notiek, kā vajadzētu, ka mēs esam mieru to sirēnu pārņemt uz savu
ugunsdzēsības posteni uzstādīt. Visiem. Tas rāda to, ka vienalga. Tas rāda to, ka cilvēkiem ir vienaldzība. Viņi ir savos amatos, viņi kaut ko dara vai improvizē, ko dara, ja? Tas nav balstīts uz talsiem, tas ir balstīts uz visu Latviju. Bet no jūsu loģikas, kuram būtu pirmam par to jāiespringst? Ministrijai? Vugdam? Tā tad ir Vugds, kurš sirēna apziņo visu. Ne, par sistēmu kopumā, ka kaut kas nav kārtībā. Bet sistēma jau pati nestrādā, ka ugunsgrēks Sabilē, notiek ugunsgrēks Sabilē, pretīm Sabils brīvprātīgam ugunsdzēsēju depo. Izsauc mašīnu no talsiem ar lielām kāpnēm. Tur talsi, 20 minūtes ar lielajai mašīnai jābrauc, ja? Kaut gan mūsu darbinieks, kas bija remontēja vai apkop to mašīnu, pārgāja pāri ielai, ja, un ar spaini nodzēs to visu to sadomotību. Un mums saka, ka ne uz to punktu jūs pazvanījāt. It kā to izsauc, to negadījumu izsauc uz Daugavpili. Ir 4 apzvanas punkti, ir 4 sistēmas. Vai nevar uztaisīt vienotu sistēmu? Tagad it kā saka pa to telefonu 112, ja? Tas jau arī tagad atrunājas ar to, ka telefonu neiet, ka tev nav tāds telefons. Nopērkiet tiem pensionāriem tos telefonus, kādus vajag, Es gribu vēl tehnisks jautājums, kā tas viss darbojas, nezinu, tur kuldīgā cilvēks zvana uz 112, un tur pieņem dispečeru zvanu, ugunsgrēks, tur viņš kaut kā skatās kartē, ka jūs esat tuvāk, un tad zvana jums, respektīvi, kaut kā tāda centralizēta daudzmaz sistēma ir, kur tas atkarīgs no dispečera, vai viņam pietika prāta. Kompetence, vai pietiek izpētīt, vai brīvprātīgie tur ir, vai nav. Ja. Un ir 4 punkti, un ar to jau viss sākās. Mums sākās tādas domstarpības ar ugunsdzēsēju pārvaldi, kad zvana blakus deg kaut kas, ja, mums ziņojums nenāk. Un tad mums saka, jūs tur neesat ķeksīt ielikuši, vai jūs tur neesat pareizi pieteikušies. Mēs sakām, mēs esam pieteikušies, kur viss ir. Tas ir tur. Tas ir tas, ko es teicu, ka ir 4 tie apzvani. Respektīvi, tie zvanu centri 4, kur pienāk tie 112 zvanu. Tātad tu vari zvanīt no Kuldīgas un nonākt Daugavpilī? Jā. Ja Jelgava vai Liepāja būs aizņemta, zvans nonāks uz Daugavpili. Un, protams, ka Daugavpili viņam vispār, cilvēkam, ka vispār tā izpratne par to reģionu būs ļoti. Viņi vienkārši tagad ir tā digitalizētā sistēma, kad viņa ieklikšķinot to vietu, kur tas notiek, viņiem uzreiz parādās tās vienības, kas tur ir apkārt. Protams, primārais ir Vugds, jā, jo viņiem ir viss aprīkojums, un tad nākošais zvans ir nākošai tuvākai, ja, vai tas ir Zante vai Engure vai mēs. Vienreiz bija tā, ka mēs bijām priekšā, ja, un kaut gan viņiem ātrāk pienāk zvans, un pāris reizes bija tā, ka mēs praktiski vienlaicīgi ierodamies, kad jā, mums jau ir tas mīnus, ka mums jau vēl uz tā depo saucamā mums ir jānokļūst. Mēs neguļam tur uz gultā un gaidām. Un kas notiek, jūs ierodaties vienlaicīgi, viņi sāk jūs komandēt, ja saka stāvat malā, mēs strādājam? Protams, ka nē. Mēs uzreiz noskaidrojam, kurš ir glābšanas darbu vadītājs. Jā, protams, viņam ir fóruma, apzīmējums, un viņš mums dod rīkojums. Bet jūs iesaistāties procesā. Protams, jā. Tas nozīmē, ka jūs praktiski ikdienā mašīnā vadējat līdz to ekipējumu? Man busā ir iekšā ekipējums, jā. Viss tāda ir, jā? Arī dažiem ir kamazā iekšā jau. Pa ceļam ģērbjās, jā? Jā, savāc pa ceļam jau var, un vai arī dažiem ir, kas tuvāk dzīvo, ir garažā ekipējums, viņš atskrien. Patiesībā uz lieliem ugunsgrēkiem ir bijuši tā, ka mēs paši savām mašīnām aizbraucam. Kad tas, lai notika tas ļoti ātri, tad, ja šoferis, patiesībā tā, ja šoferis un vēl viens cilvēks ir, mašīna izbrauc un pāriet, tad piebrauc klāt, vai arī, pa ceļam. Man ir bijis tā, kad es izskrienu formā uz ceļu, un man vienkārši, kā saka, savāc. Tā tas notiek, un tā kā bija liels ugunsgrēks, ja, kur es biju Rīgā, Apollo centrā, un es saņēmu izsaukumu.
Un tur notika, es zināju, ka stundu apmēram man ir ko braukt, es aizbraucu, pārģerbos un es aizbraucu, un tieši tādā brīdī tie cilvēki bija 2 stundas dzēsuši, viņi bija nomocījušies, viņi bija dūmos, tur praktiski vienam pat skābekļa maska bija uzlikta, viņš bija saelpojies, un es varēju nomainīt cilvēku un ļaut viņam atpūsties tā kā, kurā brīdī tas cilvēks ir vajadzīgs, jo tā kā es teicu, 6-8 stundas notiek dzēšanas darbi, un tās pēdējās 3 ir tās kritiskākās, kad gan tie vugdi, gan mūsu tie cilvēki ir noguruši, pārguruši, tā kā, ja tādā brīdī piebrauc, tu neesi nokavējis. Bet ir kaut kādas situācijas, ka jūs, Latvijas mērogā mobilizē, ka tur ir milzīgi meža ugunsgrēki vai jā, mums ir, tagad es teicu, mums jau ir ar Latvijas valsts mežiem līgums, un, protams, ir tās saucamās pakāpes, tur 3. pakāpe vai 2., 1. pakāpe, kur ir vajadzīgs, cik attiecībā, cik daudz brigādes ir vajadzīgs. Un tad, kad jau ir liels, tad, protams, ka mēs esam gatavi un diezgan liels mums tas reģions ir. Patiesībā gan arī līdz pašai Kolkai, varētu pat teikt, ka mēs esam. Es uzdošu jautājumus, kurus droši vien jau zina atbildi. Jūsu apmācībās, vai kur vēl līdz šim nav izspēlēti reāli kara scenāriji, tur sprādzienu bīstamie priekšmeti, tur uzreiz sagrūs māju un tam līdzīgi, jo neko tādu jūs droši vien neesat, un arī diez vai vugts ir tādu kaut ko trenējuši. Vugdām bija mācības kopā ar armiju, viņiem bija, kur izspēlēja visas tās situācijas, un viņi, protams, solīja, ka mūs arī piesaistīs tajos nākošajos Jo tā ir cits starpā problēma visā Eiropā, ka tajos civilās aizsardzības plānos, kur ir ārkārtīgi brīnišķīgi un pārklāja pilnīgi visas situācijas, izņemot karu. Jā. Sākās Latvijā civilās aizsardzības plāna sākās ar gadījumam. Punkts 1. Zemestrīce. Un tā. Tur karš tur varbūt ir pieminēts, varbūt nemaz nav. Un tagad skan 2. zvans. Mēs tātad saprotam, ka ir pilnīgi brīvprātīgi cilvēki, kur bez atlīdzības bieži vien kaut kādā ziņā pat piemaksājot nodarbojās ar šo te jūsu darbu. Tad jautājums tā, turbūt viņiem tur tā kvalifikācija ar tādu nekādu, tur brīvprātīgie, ko viņi var. Kā ir salīdzinot tās spējas jums apmācībā, cilvēku kvalifikāciju, vai to var to salīdzināt kaut kā? Mums regulāri mēs veicam mācības. Jā, patiesībā pat dažreiz ir tā, kad ir izsaukums, un vienīgais, kas to zina, ir mūsu, kā saka, vadītājs, jā, ka tas nav izsaukums, bet tās ir mācības, jā, un lai maksimāli, kā saka, tiem kaujas apstākļiem pietuvināt to situāciju. Jā, un, protams, arī teorētiskās braucam uz kursiem, tāpatās uz to pašu Inčkalnu, mēs runājam. Tāpat mums ir arī bijušie ugunsdzēsēji, jā, kas ir izdienas pensijā. Ir mums arī tā, kas joprojām mācās par ugunsdzēsēju, pabeidz 3. kursu, tagad pabeidz 1. kursu arī. Tur ir kaut kāds koledži, jā, vai kaut kas tāds? Saldo ir, jā, ugunsdzēsības, kas viņa tehnikums, jā. Un patiesībā čaļiem, tā ir tāda ļoti, kā saka, ugunskristības pirmie ugunsgrēki tiešām, ka tādā brīdī viņi to teoriju saliek kopā ar to reālo situāciju, tad mēs redzam viņa acīs, kad... Bet tās apmācības jūs paši organizējat, ja vugts arī kaut ko organizē? Vugts arī vugts mums arī pa elektrības stāstīja. Bet Zemesardzē un NBS-am par lielajiem, mehanizētās brigādes karavīriem, viņiem ir viens veids, kā viņus māca, kā viņi rīkojās, viņiem, tie algoritmi rīcības ir vien un tie paši. Vai jūsējais arī ir kaut kā nodots no augšu, jūs strādājat tieši tāpat, jūs būvējat tā savu vienību un secību kaut kādi tādi pat kā vugdam, vai ar kaut kas atšķirās? Mēs nezinām, kurā brīdī, kurš cilvēks atskaits uz to ugunsgrēku. Ja? Jo var būt arī vienā brīdī tā, kad ir viens šoferis, un pārējie visi ir, kā saka, patiesībā tieši tā kā Zemesardzē, patiesībā. Jā. Un tad patiesībā, kamēr mēs braucam uz to notikumu vietu, mēs jau izveidojam tādu mini-struktūru, kas ko dara, lai nebūtu tāds haoss, vai nepaķert viens ļūteni gala, otrs otru, un abi skrien katrs savu pusi, jā, un tu beigās nav nekā, un tad mēs patiesībā tajās 10
8-10 minūtēs mums izveidojās mini struktūra, vadītājs, sakot, un padotie. Padotie, jā, un tas notiek patiesībā mašīnā. Jo tajā ziņā ir ugunsgrēka, tajā dzēšanas nelaimē ir ļoti labs vispār komandas piemērs, ka ir tikai viens komandieris. Ka tikai viens komandē, un visi viņi klausa, to savu iniciatīvu var paklusēt līdz tam mirklim, kamēr nodzēsīs, jo komandieris ir viens tikai. Un tad, kad mēs ierodamies ugunsgrēkā, automātiski mēs pakļaujamies Vugdam, kurš ir glābšanas darba vadītājs. Mūsu vadītājs noziņo, mēs esam ieradušies 5 cilvēku vai 3 vai 2 cilvēku sastāvā, viņš uzreiz rēķinās ar mums. Bet man ir jautājums, jūs kaut kā likumiski esat aizsargāti, tādā ziņā, ka, nezinu, kaut kas nodeg un tad vainīgi jūs kaut ko nemācējāt vai tādi gadījumi ir bijuši? Likumā patiesībā mēs esam līdztiesīgi vai mums ir tās tiesības tieši tādas pašas kā Vugdam. Bet atbildība? Atbildība jau izvērtē pēc tam, kā saka. Bet respektīvi, droši vien, ka tad sanāk, ka tā pats. Protams, kad mēs uz savas galvas, mēs maksimāli ierodoties pirmie, mēs maksimāli apstādinām to nelaimi. Mēs uz savas galvas mēs neskrienam iekšā. Protams, bija gadījums, kad teica, ka iekšā ir cilvēks, jā, un mēs nezinājām, vai tas cilvēks ir, bet izrādās, kad ātrās palīdzības šoferis bija bijušais ugunsdzēsējs, un viņš to cilvēku bija izvilcis ārā, un mēs, ejot iekšā ugunsgrēkā, mēs pat nezinājām. Un pēc, tad jau, kad tā komunikācija notika, tad jau skaidrs bija, ka bet viņš jau tas cilvēks bija projām, un paldies Dievam, viss beidzās labi. Ļoti, ļoti svarīgi ir, ka mēs neesam konkurenti Vugdam, mēs esam komanda. Mēģinam būt līdzvērtīgi viņiem. Mēs nemēģinam izkonkurēt tagad Vugdu, lai tikai viņus tur atlaiž un mums tur piešķir naudas. Protams, tā nav. Bet jums apdrošināšana kaut kāda specifiska ir pašiem cilvēkiem? Aktīvajiem ir, jā. Aktīvajiem ir. Mūsu priekšnieks, priekšsēdētājs sarunāja ar kompāniju apdrošināšanas, viņi iedeva atlaidīti. Tā kā aktīvie visi ir apdrošināti. Kaut gan to vajadzētu kaut kā ar valsti, bet ar valsti vajag grūti runāt, tad viņiem ir sēdes, tad viņiem ir atvaļinājumi, tad viņi domās. Patiesībā, pateicoties sociālajiem tīkliem, mēs kļuvām tādi populāri, atpazīstami, un tad cilvēki, kas gribēja palīdzēt, paši sāk meklēt mūs un piedāvāja savu palīdzību. Tāpat ar motorsūkni, ar ekipējumu. Viņš saka, mēs varam nopirkt jums motorsūkni, ja, kas ļoti svarīgs ir brīžos. Tāpat tās arī to pašu apdrošināšanu, ja, kad kompānijas pašas piedāvā savu palīdzību. Tas mums tāds tiešām, ka cilvēki, viņi redz par ko, viņi redz to rezultātu, ka tā nauda vienkārši nav kaut kur neizplanē, kaut kādos kabinetos vai vēl kaut kur, ka viņi ir reāli darbībā. Viņi redz to savu ieguldījumu tenī. Tas ir ļoti, man liekas, tāds ļoti laba lieta. Man arī šķiet, ka šis ir arī viens no tādiem piemēriem, ka nav jau nekāda mistiskā valsts, kas visu izdarīs paši, jo tā valsts arī ir, un kad sāc kaut ko darīt un kustēties, parādās atbalstītāji, parādās dombiedri, un tā tas viss iet uz priekšu. Protams, būtu brīnišķīgi, ja valsts vismaz netraucētu. Nē, viens būtu labi, ja viņi arī, iedziļinātos tajās lietās, jo, mums ir šausmīgi daudz funkcionāri, Tātad 3000, cik tur 300 vai 400 ir Vugdā darbinieki, ja? Es pieņemu to, ka 1000 kaut kāda 850 ir dzēsēji, ja? Pārējie. Es lasīju, ka apmēram 90 vienības Vugdā. Jā, bet tā struktūra, kas nav tie glābēji, ka tā struktūra tā ir lielāka nekā tā paša. Tas nav. Tas nozīmē, ka tā papīra, vai tiešām tajā glābšanas darbā tas papīrs ir tas svarīgākais, vai tas cilvēks. Vugds ir tāds, kā ir. Vai tas var mainīties, vai tas Vugds mainīsies tagad, vai ir cerības, vai tur ir tomēr kaut kādam spiedienam jābūt, valdības līmenī? Es domāju, ka jābūt no abām pusēm spiedienam. Un pats galvenais var arī nebūt spiediens. Tur jābūt saprotošiem cilvēkiem. Tur jābūt saprotošiem cilvēkiem, kas atnāk un pasaka,
tiem brīvprātīgiem to vajag iedot. Vajag darīt tā, lai tiem brīvprātīgi arī būtu. Nevar aizbraukt valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas ātrāk, varbūt Rīgā var aizbraukt ātrāk, jo Rīga nosēta ar to Daugavpils. Es saprotu, lielpilsētas, ja? Bet mazie ciemati nav nosēti. Un viņiem ir jāstrādā, viņiem vajag to iniciatīvu ar valsts. Jautājums ir, kā viņi strādā. Ja viņi tiešām strādā no 9 līdz 5, ja? Tad es domāju, ka mēs visu to valsts varam sakārtot. Ja viņi strādā no 9 līdz 3, tad mēs neko nevarēsim sakārtot. Man grūti Vugdam kaut ko pārmest, cik es saprotu, viņi paši pusbadā visu laiku. Tad arī pabērnu lomā. Droši vien, ka lietas kļūst labākas, mēs jaunas depo būvē, bet cilvēki joprojām trūkst. Man šķiet, ka tajā pat ir zinām loģika, tomēr tā loma būtu tam pašvaldībām vairāk jāprasa. Es arī papētīju. Protams, būtu ļoti labi, ja kāds no ministrijas vai Vugda pašvaldībām iebukstītu ar pirkstu, ka jums vajag to darīt, jo tas ir svarīgi. Bet es arī papētīju, jo Eiropā šobrīd šī civila aizsardzība, sabiedrības noturība ir arī tur, tā kā top nosacīti prioritāti un daudz jaunas programmas, bet tajās visās, protams, dažās varbūt arī var biedrība pati startēt, bet principā kopā ar pašvaldībām var pieteikties tiem Eiropas finansējumiem patiešo tur, Briselē. Un gan inventāri iegādāja visu kaut kam. Jautājums, vai kāds tur grib ieguldīt darbu un tajā darīt, bet to bez pašvaldības nevar izdarīt. Ja. Bet to var tādas Latvijas pašvaldības līmenī arī, tas nav obligāti. Tad tur tev darbs. Jā, es tagad sāku pētīt, ka tur ir diezgan daudz ko var patiesībā izdarīt, jo forši ir raķetes un svarīgi ir raķetes un svarīgi ir tanki, bet 1000 vai 10,000 aizies bojā ir atkarīgs no tā, cik būs ugunsdzēsēju vienības un kā viņas būs aprīkotas. Tāpēc tas nemazāk svarīgi. Ko sabiedrība darīt, ko cilvēki? Vai jums ir vieglāk dzīvot, lielāks atbalsts? Jūs sakat, jums ziedo visu laiku, ja kaut kādas pa mazam. Vai tas kaut kā mainās daļa kara vai? Patiesībā mums ir varbūt tāda diezgan bēdīga statistika, kad tad, kad notiek nelaime, tad mums ienāk nauda. Ja? Tad, kad nav izsaukuma vai nav glābšanas darbības, tad mūsu kontā, kā saka, tas ir tāds, tā kā es teicu, tā ir diezgan bēdīga statistika. Bet mēs jau mēģinām, protams, visu laiku būt, kā saka, redzam aktīvi, mēs piedalāmies visādos pasākumos un mēģinām sev tā kā rādīt, lai mums tajā kontā būtu, jo tikai no tā mēs esam atkarīgi. Vai mēs eksistēsim, vai mēs varam izbraukt uz tā glābšanas darbu. Bet, protams, kad mēs paši arī, ja mums tur ugunsdzēsēji prasa, cik mums maksā par izsaukumu, es teicu, es ieskaitītu pats 50 eiro, lai es varētu izbraukt tos visu ugunsgrēku. Tā ir tā starpība. Un tagad skan otrais zvans. Vajag noteikti parunāt par to, kas ir tas motīvs cilvēkam, tad viņš šo te klausās, viņš var vai ziedot, vai prasīt no valsts, lai jums kaut kā dod, bet cilvēks pēkšņi padomā pats darīt. Kas tie ir pa cilvēkiem, ko jūs gaidat, kādi ir viņu motīvi, ko jūs varat pateikt par tiem cilvēkiem, kuri dara, brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, kur viņi rodās, kā viņus ieinteresēt? Patiesībā, kā mani uzrunāja, tad es vienkārši satikos ar cilvēku, kurš organizēja. Viņš teica, kā, tu neesi vēl brīvprātīgajos? Es saku, vai tāda ir? Es saku, kā, mēs organizējam brīvprātīgi, un tu vēl neesi tur iekšā. Sakot, ka tas ir tāds tā kā tava reģiona pilsoniskais pienākums darīt, ko tu vari izdarīt. Var sakot, ko tu vari palīdzēt. Tu jāsameklē ir sava tā niša, vai tu vari palīdzēt brīvprātīgajiem, vai tu vari cilvēkiem ar invaliditāti vai aprūps. Mums ir 2 aprūpas centri jau uz mazo pilsētu, tā kā cilvēki ar kustības ierobežojumiem. Ja? Tātad
katrs cilvēks, viņam nav jāskrien ar šļūteni vai formas tērpā, viņš tajā x stundā viņš var arī tos cilvēkus evakuēt, kas ir aprūpas centrā. Ja? Un ja tu esi pietiekami spēcīgs un apzinies, ka tu vari tajā brīdī palīdzēt, tad es domāju, ka tas ir tas. Un tā saliedētība, ja? Kas saka, ne tikai mēs nelaimē esam kopēji, mēs esam arī priekos un mēs esam ļoti laba organizācija. Arī svētkos, tāpat arī tikko bija vienam kolēģim kāzas, ja, un tas viss bija kādreiz, kā visi pulcējās pagalmā garažā mašīnas skrolē, te var pulcēties kamazus. Tad priekšstats par tiem pūtēju orķestriem, ugunsdzēsējiem vispārējais, jo tas jau kādreiz viss ir un droši vien kaut kur arī šobrīd vēl, ja? Es domāju, kad ir. Ne, bet es saprotu, ka tu, Andri, Sabilē sāki tā kā to, ja? Jeb tur jau bija biedrība. Jā, es sāku. Tu sāki no nulles. Un tad pastāst, kāds tas ceļš no nulles, jo man šķiet, ka arī nevajag gaidīt, ka kaut kāda, brīvprātīgi ugunsdzēsēji tevi uzrunās tavā ciemā, bet jo es saprotu, ka tu dibeni vienkārši parastu biedrību, un tad vāc dombiedrus, ej kaut kur reģistrējies, piesakies. Saprot, es jau to biedrību varu nodibināt, man jau vajag tos cilvēkus. Jā. Pēc tam biedrība aiztaisīja cieti problēma, ja tu viens paliec. Jābūt dombiedriem. Tur Sabilē tajā ziņā vispār nebija nekāda problēma. Tur bija... Kad tas bija? Tas bija pagājušajā gada oktobris, novembris. Un cik cilvēkus tu savāc, cik vajag sākumam kodolam, lai varētu spār darboties? Kodols varētu būt 1, 2, 3, 4. Bet cik vispār vajag, lai tā vienība būtu? Lai tā vienība normāli strādāt, kaut kāds 10 vajag. 10 cilvēks vajadzētu. Ja. Mums laikam ir 22, ja? Jā, Zantei tur viņam patiesībā maksimālais 2, 3 atbrauc. Tur privāti laikam, tīri privāti Zantei ir, jā, tie 2 cilvēki. Un tālāk kādas tās formalitātes, lai tu oficiālo status, un lai tu varētu ielikt ķeksīt Daugavpils dispečera centrā? Jā, tā tad tev jāuzaicina bukts, lai tev atbrauc apseko, kas tev ir, kāda tev tā mašīna ir, kāda tērpi. Ir varbūt jau kaut saraksts, kas ir tas minimums, kas ir vajadzīgs. Man liekas, pēc saraksta negāja, bet viņi bija atbraukuši, viņi bija... Kā tu zināji, ko vajag vispār nopirkt? Mums ir priekšnieks bijušais ugunsdzēsējs diezgan stiprs. Nē, es neatradu, man liekas, mēs visi viens otru sameklējām. Pats galvenais ir gribas spēks. Pats galvenais ir palīdzēt nelaimē. Tā ir nelaime. Tā ir šausmīga nelaime. Es zinu, ka man Sabilē uz ielas dega māja, kaut kā 3. vai 4. Mēs ar kaimiņu pēc šīfera tās skaņas pamodāmies un aizgājām to māju, tur sīkie, maz bērni iekšā. Un man tas kaimiņš saka, tur ir sīkie iekšā. Es saku, kā, ko? Un viņš līdaciņā caur stikliem izgāja cauri. Tas jau bija kaut kādi gadi 15 atpakaļ, jā. Es zinu, Saras dedz mašīnā un kafejnīca nodega, zinu, ko tas nozīmē. Jā, bet atsaucība ir baigā, bet es gribētu, lai tā atsaucība nenoplaukst. Jo, teiksim, mūsu starpā laikam nenoplauks, mēs esam visi, vai mums ir talka vai krūmi jāzāģē vai kaut kas jāsakop, mēs visi esam. Bet vienaldzība no valsts puses pret tādām biedrībām, kas tiešām dzēš, ja? Es saprotu, ka varbūt ir kaut kāda biedrība, kas varbūt 1, 2 ugunsgrēkus gadā dzēš, bet viņi arī dzēš, ja? Vienaldzība nedrīkst būt. Es nezinu, mēs it kā runājām pēc Vīnas svētkiem, ka mēs uzaicināsim vēlreiz prezidentu. Kā būs, tā būs. Cik jūs esat dzēsuši ugunsgrēkus apmēram, zini? Atcerēs. Pār 10 tiešām jau ir jau. Pa šiem te 2 nepilniem gadiem. Ja? Nē. Tas ir praktiski tādā aktīvi. Mēs aktīvi, bet patiesībā, jā, tas pirmais bija, kad mēs uzzinājām, ka mēs neesam tādā sarakstā. Kad mēs, patiesībā kaut kur oktobrs mums bija tā, ka mēs jau bijām tādā sarakstā iekšā, iekļauti. Un tad bija liels ugunsgrēks starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu, un mēs tur nebijām, un tad mēs sacepāmies, un tad mums bija ļoti visādas tikšanās un viss. Un tad patiesībā no janvāra vidus
līdz maija beigām, nedēļā vismaz 1-2 izsaukumi. Tad, kad bija kūls, tas laiks, tad bija tā, ka es pat uzņēmu ik pa 15 minūtēm. Es patiesībā to nedēļu gan iz fórumu vispār nenovilku. Tur bija tā, ka... Bet tu biji tas, kas noķēra to dedzinātāju, ja? Jā. Arī noķērām kuls dedzinātāju. Jā, tas ir tāds vesels stāsts, jā, ka 15 gadu laikā. Pirmais. Beidzot. Mēs ar Reini esam runājuši par tādu tēma, kā, ja tu esi vīrietis, piemēram, vairs varbūt nav 22 gadi, bet varbūt nav arī vēl 62 vai 72, un tu tur esi tādās visādās pārdomās, ko tagad darīt? Kaut kā gribās piedalīties. Tu nebūsi tas, kurš pirmais bēgs, tu gribi palīdzēt, būt atspaids, zemesardze, bet, varbūt ne katram tur kaut kas tur, varbūt tur tā šaušana, varbūt tur bišķi bailes, ka tur baigi regulāri kaut kur būs jāiet, un varbūt kaut kas ne tā dzirdēts. Un tā alternatīva varētu būt ugunsdzēsējs, kur var būt atšķirība un kur var būt kaut kādas priekšrocības vai kuriem cilvēkiem tas arī būtu īstais, tas, kas vajadzīgs. Es domāju, ka jebkurš cilvēks, tas, kurš to grib darīt, var nākt un darīt. Viņam vienmēr var iedot darbiņu, uzticēties kaut kādu citu darbu, kaut gan var viņam iedot arī prospektus, var iedot krāsājamo materiālu, un viņš ar vairākiem ugunsdzēsējiem var aiziet uz skolu, uz pansionātu un veikt informāciju par cilvēkiem. Jūs gribat teikt, ka var piedalīties arī tad, ja tu īsti fiziski varbūt neesi gatavs, ja kādam ir šaubas. Mierīgi. Es arī domāju, ka tas ir arī pat kritiski svarīgi, tāpēc, ka zināšanas jau ir faktiski pirmais, kas tev izglāb. Tas ir svarīgi iet un varbūt tu tieši vienu ugunsgrēku atbildīgāko varēs nodzēst. Tādā ziņā, ka tu vismaz esi sagatavots vai zini, uz kurien iet. Pat nenodzēst, varbūt novērst. Tieši tā, novērst vai vismaz izglābties. Es visu laiku arī saku, ka man šeit valstī būtu vispār jāfinansē hobiji. Tāpēc, ka hobiji arī, kā mēs redzam, Twitter konvojas būtībā autosportistu vidē izveidojās. Ja? Un es redzu, ka tur ir hokeja komandas, kas tur, teiksim, vācās kopā kaut ko dara. Ja? Tur deju kolektīvi un tad restītās hobiju. Šūnas ir tas, kur tā pirmā mobilizācija notiek. Vispār to saucam pilsonisko aktivitāti. Tas nemaz nav pa partijām, tur nav pa politiku vispār. Tieši tā, tur nav ne par ko politiku. Un man šķiet, ka tādas tieši šīs brīvprātīgi ugunsdzēsēju biedrības, kas ir ne tikai atbildība, bet tam ir jābūt zināmā mērā hobijam, teiksim, jāpatīk tai lietai. Bet ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tev pa reģioniem tādas vienības ir, kuras pārzina visu to apkārtni. Es esmu diezgan pārliecināts, ka visu darītu pareizi un pārdomāt, tad tas būtu milzīgs atspējas arī mūsu bruņotiem spēkiem, ka tev ir vietējie patrioti, kur zina katru grāvi, katru tiltu un visas tās vietas, un es domāju, ka būtu jāintegrē ne tikai Vugdā, bet arī zemesardzēm bruņoties spēkos, jo viss izšķirās uz vietām, īstenībā. Ļoti daudzas lietas izšķirās tieši uz vietām, tāpēc ir strateģiski svarīgi vienkārši to atbalstīt. Ja? Baigā politiskā runa man sanāca, bet labi, mēs pieņemam. bet tā ir. Runājot par to savu pienesumu, mums pat ir tādi cilvēki, kuri uzreiz pateica, viņi nepiedalīsies dzēšanā, bet mums ir, piemēram, elektriķis, kas atnāk saremontē, mums tur sirēna beidzās, mēs zvanām, tad ir mehāniķis atbrauc, ja kaut kas motorā, kaut kāda skaņa vai ko, ja. Tad patiesībā tas tehniskais personāls, tas, kas nav mazsvarīgs, lai mums tā mašīna būtu visu laiku, kas kaujas gatavībā. Un, protams, nevienmēr tas, kurš skrien ar šļūteni un trepēm, tas vispār saprot, kā tā mašīna ripo. Tāpēc ir ļoti svarīgi. 50 cilvēki, nevis 20. Un ja ir tā, kā saka, izpratni par šo tehniku, un viss, protams, ka tas pienesums ir līdzvērtīgs tam glābšanas. Katrā ziņā jāsaka baigais paldies, ģimenes otrām pusēm, sievietēm, meitenēm, kas atbalsta, tādu atbalstu, kā bija Vīnas svētkos no sievām un meitenēm, es tādu nebiju redzējis, kā tādu enerģiju var mesties iekšā tajā ugunsdzēsības
mūsu pulciņu atbalsta lietā. Un tiem džekiem, kuri grib noķert adrenalīnu, bet kāpēc negrib to zemesardzes nometnē, tiem arī var ieteikt, tur ir iekšā, tu vari tā reāli pārbaudīt, tu gribi tā līdz limitam. Tur patiesībā uz adrenalīnu patiesībā viss tikai notiek. Jo tanī brīdī aizmirst pa dēšanu un pa visām pārējām lietām, un kad paskatās pulksteni, ir jau pagājuši jau 5 stundas, kad pārējās vajadzības un viss ir vienkārši, kā saka, pazūd tanī brīdī. Un tas ir tā kā alpīnistam, jā, vai ne? Jā. Daudz liederīgāk. Protams, kad karstgalvība tur ir jāapdzēš arī tāpat kā liesmas, kad tur bīstamība tur uz katras soļa var būt. Tāpēc ir tas darba vadītājs, bet, protams, patiesībā, kā jūs teicat, par tām pašām mācībām, mēs jau tiem jaunajiem čaļiem iedevām mācībās tādu adrenalīnu, kad viņu visu dzīvi viņam gar acīm, kā saka, ka viņi nezināja, kā tas ir, kad tikai uz papīra un uz tāfeles viņam stāstīja, un tanī brīdī, kad bija reāli jādara, kad apjukums, un tad jau, pēc tam jau viņi saprata, kad viņam tas ir jādara, un tur var noķert tiešām. Es tā iztēlojos, ka mācībās, kamēr vēl nav sācies, tas adrenalīns ugunsdzēsējos ir daudz lielāks nekā zemesardzē. Ja tu tieši adrenalīnu piedzīvojums meklē, jo mums mācībās mēs šaujam tukšām, mums jau nekas nesprākst pa īstam, ja? Tevi jāuzmanās, lai tev neuzbrauc virsū, ja? Bet reāli jūs reāli dzēšat ugunsdzēsējus. Cilvēks pa īstam. Jā. Un lielākā daļa viss notiek naktī, neredzamos apstākļos, un vispār nezinu, tās mājas, kā saka, to konstrukciju un visu to pārējo, kad viss notiek, kā saka, uz izjūtām, un tur, adrenalīns tur ir. Bet jūs braucat tikai uz ugunsgrēkiem, jeb arī uz avārijām, smagām? Jā, mēs arī uz avārijām nobloķējam ceļu, ja ir vajadzīga avārijas gadījumā, tāpat tās uz gāztiem kokiem. Griežat arī cilvēks, arī to jums nedrīkst. Mums nav tāda, jā, mēs varam tikai ja valsts nāks pretīm, tad noteikti mācīsimies, jo... Bet šobrīd likums neļauj jums to darīt. Aprīkojums ir, ļauj. Aprīkojums ir, jā, bet aprīkojums... Inčkalnam viņiem aprīkojums ir ļoti spēcīgs. Es saprotu, ka Inčukalns neko neatšķirās no Vugdievu gandrīz. Es domāju, es domāju, ka viņi ir stipri. Bet kur ir viņu tā panākumu atslēga? Fanāti. Viņi braucot, tas bija baigi interesanti, ka viņš braucot redz jau balts dūmus, viņš brauc pa šoseju uz Rīgu, tur pazīstams, ja? Viņš redz balts dūmus aiz meža, ja? Viņš uzreiz zvana savējiem, uz turieni jābrauc. Tie saka, uz kurieni. Viņš saka, es taču nezinu, apskaties, kur tur mājas ir. Viņš saka, es tur arī brauc. Viņiem arī bagāžniekā tērps, maska, visi cimdi, zābaki un aiziet. Jā, tur viņš teica, ka tā kā paglāba to, kad, tikai to sākumu. Jā, bet vienkārši, viss tas taču aprīkojums tehnika, milz naudu maksā, no kuriem... Viss tiek pirkt, pārsvarā viss tiek pirkt tehnika izsolē Vācija, Beļģija, Itālija. Bet nauda vienkārši no ziedotājiem apkārt? Nauda no ziedotājiem. Redzīja, Inčkalnam ir apkārt Sigulda. Liela uzņēmuma, jā. Jā, Sigulda, tur ir, jā, tur. Taču uzņēmumam, kāda priekšrocība ir uzņēmumam, ka viņš noslēdz līgumu ar ugunsdzēsēju brīvprātīgiem. Tas ir apdrošināšanas polisi. Tas ir lētāk. Ja? Tajā mirklī tev apdrošināšanas polisi ir oficiāli lētāka. Jā. Un viņš ir arī drošībā. Viņam ir dubult drošība. Viņam ir gan lētākas izmaksas, ja? Otrkārt viņš zina, ka džeki atbrauks. Jā. Okay. Tā, ko mēs varam beigās pateikt klausītājiem? Es uzzināju ļoti daudz ko jaunu. Es arī uzzināju ļoti daudz ko jaunu. Galvenais, es ceru, ka atradīsies ne tikai uzņēmēji un turīgi cilvēki, kas atvērs karti un pastīsies, kur ir viņu tuvākais brīvprātīgi ugunsdzēsēju postenis, jo tas ir, faktiski, man tagad beigās tāda apskaidrība pienāca, nedzīvot Rīgā arī meklētu, tāpēc, ka tas ir kritiski svarīgi, vai te ugunsdzēsēji ir 25 vai 15 minūtes no tevis. Jā. Tas ne tikai īpašuma dzīvības var izšķirt, bet arī cilvēkiem tur, kur viņas nav, vienkārši organizēties un darīt. Tas varbūt bišķi sarežģīti ir, bet izdarāms. Bet to var pats izdarīt. Tu zemesardzi nevar pats izdomāt. Jā. Tev jāiestāj. Bet ugunsdzēsēji brīvprātīgo komandu var, ja tev ir dombiedri, tu var sākt un taisīt. 10, 15, 20 čomus.
un liederīgi pavadīt brīvdienas, ja? Un arī darba dienu vakars. Nu, ne, to mēs tad arī tiem mūsu klausītājiem novēlēsim, un paldies te jums. Paldies par runāšanu, piedalīšanos un skaidrošanu. Es domāju, kad paldies jums, ka jūs uzklausījāt, bet paldies visiem brīvprātīgajiem, kas ir Latvijā, kas godprātīgi izpilda savu darbiņu, un lai mūs sargā Dievs. Un brīvprātīgie ugunsdzēsēji.